Jėzus kalbėjo minioms, su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirbon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tartum garstyčiaus grūdelis, kuris sėjamas dirbon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžia plačias šakas, taip, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm, ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu iesējis zemē sēklu. Vai viņš guļ vai ceļas, naktī vai dienā, sēkla uzdīkst un izaug, viņam nezinot. Zeme pati no sevis nes augļus. Vispirms zelmeni, tad vārpu, pēc tam briedušus graudus vārpā. Kad augļi ienākušies, viņš tulīt laid darbā sirpi, jo ir pienācis pļaujas laiks. Viņš arī vēl sacīja, kam lai mēs pielīdzinām Dievu valstību, vai ar kādu līdzību, lai to attēlojam? Tā ir kā sinepju grauds, kas zemē iesēts, ir mazāks par visām citām sēklām zemes virsū. Bet, kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem dārza augiem, un tam izaug tik kupli zari, ka tā ēnā var apmesties debesu putni. Un viņš tiem sludināja vārdu ar daudzām tādām līdzībām, cik tie spēja klausīties. Un bez līdzībām viņš tiem nekā nestāstīja. Bet saviem mācekļiem viņš visu izskaidroja atsevišķi. Tas ir Kunga vārds. Slāva Kristu!